Sveiciens visiem! Manā vispirmākajā intervijā, es jau pirms laika jums minēju, ka man briest tāds neliels projekts, kurā es vēlos aicināt tuvāk un tālāk pazīstamas sievietes, kas man šķiet iedvesmojošas, kas kaut kādā dzīves brīdī man ir iedevušas tādas īstās pārdomas un īstās sajūtas, lai ietu, darītu un turpinātu. Un attiecīgi es gribu viņus paaicināt uz tādām pavisam vienkāršām intervijām, tādām. Es neesmu profesionāls, neesmu žurnāliste. Pieņemiet to, kā tas viss sanāks. Neslīdiniet lūdzu mani ar profesionāļiem, un es centīšos pati to nedarīt. Tā galvenā noskaņa, protams, ir tā iedvesma un kaut kādas pārdomas. Bet tajā pat laikā es gribētu, lai šī saruna viņa dod jums tādu īstu, mierīgu noskaņu, kaut ko tādu, ko ir patīkami paklausīties, braucot ar mašīnu vai darot ikdienas darbus. Tajām reizēm, ka varbūt nesanāk laiks satikt savus draudzenes, tad noklausoties šo interviju, iespējams tas iedos to sievišķīgo kopības sajūtu. Es ceru, ka man tas izdosies, un ka jūs to sajutīsiet. Patīkamu skatīšanos. Paldies, ka tu esi atnākusi pie manis uz pirmo interviju. Tas man ļoti daudz nozīmē. Paldies, ka uzaicināji. Ar prieku. Man tagad tā sanāk, ka vienmēr, kā es uzsāku kaut ko jaunu, tā es vēršos pie tevis. Jā, īstenībā. Tā ļoti labi, kad ir tādi cilvēki, pie kā var tā. Jā, tas bija pirms gada, kad mēs tikāmies. Jā, pagājušā vasarā. Uz tā brokastīm, vai ne? Jā. Man liekas, forši, ļoti priecājos. Nu, un es jums sagatavoju intervijas jautājumus tādos 3 lielos tādos blokos. Un pirmais ir par ģimeni. Pēc tam mēs arī parunāsim par to, kā tava aizraušanās kļuva arī par tavu biznesu. Un pēc tam par mūžam aktuālo tēmu par sievišķību. Sāksim ar ģimeni. Mēs pirms brīža, pirms ieslēdzām kameru, sākām reiķināt, cik ilgi tu esi kopā ar savu vīru, un tad par cik nebija kalkulators par rokām. Mēs īsti nesapratām. Noteikti apmēram 11 gadus, un no tiem 7 jūs jau esat precējušies, un jums ir 8 gadus vecs dēls. Jā, tieši tā. Un kas ir īpaši par jūsu ģimeni, ka jūs esat viena no tajiem laimīgajiem, uzņēmīgajiem, kas ziemas pavada Balī. Un vasaras jūs esat Latvijā. Jā, tā jau 5 gadus, 5 ziemas esam tur prom. Tā ir stāža sanāk. Jā. Pastāstīja, kā jūs nonācāt pie tāda dzīvesveida, pie tāda modeļa? Par to pārziemošanu. Jā. Nu, īstenībā viss sākās vēl pirms Balī. Pirms tām 5 ziemām jau bija tās pirmā ziema, kas jau sastāv tā kā ziema, kad mēs bijām Šrilankā pašu pirmo reizi, un tur mēs bijām uz 2 mēnešiem. Tā bija tāda pati pirmā izmēģinājuma reize, kā ir padzīvot kaut kur ilgāk par 2 nedēļām, teiksim, ilgāk par tādu atvaļinājumu veidu. Tad tā bija Šrilanka, kur mēs izdomājām palikt 2 mēnešus. Tas bija, ja nemaldos, janvārs, februārs, kad mēs tur pārziemojām. Un, protams, tad bija āķis lupa. Mums ļoti, ļoti patika tā ideja, tā iespēja arī, ko mēs atradām tajā laikā. Lai gan sākotnēji, tā bija vairāk mana iniciatīva par to, ka es ļoti vēlētos, jo man ziemas jau kopš es sevi atceros nav mans mīļākais gada laiks, ne pavisam. Un tā bija vairāk mana iniciatīva, ko es vīram tā kā piedāvāju. Tad viņš sākotnēji teica, ka iespējams mēnesis būtu maksimāli, ko mēs varētu. Un es viņu centos visu laiku pārliecināt, ka 2 mēneši, un tā arī mēs aizbraucām, kad atradās šī iespēja arī tos 2 mēnešus toreiz pārziemot. Un tālāk jau nāca Balī, tas bija arī tas viss trakais Covid laiks, tas periods, kad arī jo mēs gribējām arī turpināt uz Šrilanku pārziemot, bet Šrilankā nevarēja ieceļot, bija vispār valsts tāda kā aizslēgta.
Un tad mums pienāca šī iespēja uz Balī pārziemot, un tad tā bija tā pirmā ziema Balī, un uz ko arī sākotnēji vīram bija, kad es viņam piedāvāju šo ideju par Balī, viņa pirmā reakcija un atbilde bija par to, ka, Balī, ko tu tur Balī? Visi brauc uz Balī, tur mēs tagad arī brauksim uz Balī, taču ir tik daudz citas vietas, kur braukt, un tagad viņš ir tas, kurš jau man prasa, kad mēs brauksim, ka viņš ir uz Balī, ka viņš negrib šeit, ka viņš ir Balī. Un viņi, burtiski tā pirmā ziema lika ļoti iemīlēt to salu. Vēl vairāk nekā mēs iemīlējām toreiz Šrilanku. Mēs sapratām arī to, ka, lai dzīvotu ilgtermiņā tos, kā mēs dzīvojam 6 mēnešus prom, ka tomēr prasās vairāk to komfortu, kas ir pieejams Balī. Visa tā attīstība, kas ir notikusi tur ar to, ka tik daudz cilvēku tur arī dzīvo un pārziemot no visas pasaules, tad tā pieejamība lietām un vietām ir daudz plašāka nekā tur, kur mēs bijām Šrilankā. Tad arī tas, protams, bija tāds tā kā liels pluss tam, lai mēs turpinātu pārziemot Balī, nevis citur. Un arī, protams, viss tas, kas mums tur patika, kas nāca līdzi, tur gan cilvēki, protams, ļoti jauki, atvērtie, gan arī draugi, kas mums ir no Latvijas, kas tur jau pārziemojuši bija un tā arī turpina tur braukt ziemās, tad tur veidojās vienkārši tāda kā draugu komūna, kas arī ir forši, ka tu aizbrauc, tu zini, ka tur vienmēr būs kādi savējie, tu iepazīsi vēl jaunus, bet tomēr tu zini, ka ir arī tādi vienmēr, kas tur būs tie cilvēki, vai ne? Un tas arī rada to tādu kā māju sajūtu, tāpēc arī mēs tur turpinam braukt jau būs šis sastais gads, ka mēs tagad plānojam uz priekšu jau būt tur. Bet vasaras Latvijā? Vasaras, jā, Latvijā, kamēr arī Latvijā, protams, gadās arī paceļot šur un tur ļoti patīk, vispār ceļošana, tas jau arī kopš es sevi atceros, ir man tāds milzīgs bijis sapnis, kad es varu būt, visu kaut kur redzēt, visu kaut ko, un tieši tādi arī, gan tropiski, gan silti galamērķi vienmēr ir bijuši mani tādi sapņu galamērķi, ko es arī tagad sanāk to izbaudīt visu un piedzīvot, par ko es arī esmu neizsakām pateicīga. Un kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi, kurus nācies pārvarēt, veidojot šādu dzīves modeli par tiem 6 mēnešiem Balī un pēc tam atpakaļ Latvijā? Jā, īstenībā mēs diezgan, kas ir forši mūsu ģimenē, ka mēs diezgan viegli varam pielāgoties tādām lietām, ka mums daudzas lietas, varbūt ko citi redz kā sarežģītas, mēs viņas redzam kā izdomājams un apējamas, un kad vienmēr tu vari atrast iespējas, kur daudzi varbūt neredz šīs iespējas, tad mūsu ģimenē ir tas, ka mēs redzam tās iespējas. Man liekas, tas ir tas pirmais jau galvenais, kas to visu padara vienkāršāku. Bet, protams, kaut kādi izaicinājumi arī vienmēr ir, kā es tev iepriekš jau mēs runājām, minēju par to, ka tā pāreja jo es šīs divas dzīves saucu par 2 dzīvēm, šo pāreju, kad es esmu šeit, Latvijā, Rīgā, un tad es dzīvoju Balī, un man tās ir kā 2 dzīves, un tā pāreja, tas pārejas posms, kad es esmu nodzīvojis šeit pusgadu un tagad braucu uz turieni, tā pirmā nedēļa, 2 nedēļas ir tādas, kad man ir ļoti grūti atkal adaptēties, jo tā ir tiešām pilnībā cita dzīve, tu arī jau zini, tu esi bijusi, un tā ir, tā pāreja ir tāda priekš manis, grūta, jo man ir jāsaprot, ka es tagad atkal pāreju uz to nākamo dzīvi, un tagad es padzīvošu šādi. Un tāpat tās ir īstenībā arī atpakaļ, kad brauc no turienes uz Latviju, tad arī tu jau pierodi, tu iedzīvojies, un tad atkal tā pāreja arī ar visām tām mantām. Tas man arī nedaudz tas haoss, man tas neuzrunā, visi koferi un visi domāt un salikt pa vietām. Man tas ļoti nepatīk, un tas viss kopā ar to pāreju, arī mentāli pielāgoties, tad tas priekš manis ir visgrūtākais īstenībā. Pārējais viss diezgan vienkārši pielāgojums. Tāpat arī īstenībā ar to skolu, kas ir Paulam, kad sākotnēji likās, ka viss, kā mēs tagad, kad Šrilankā 1. gadu, mēs jau sākam plānot, viņam būs skola, viss, tad mums beigsies viss, mēs tagad nobāzēsimies, tad tikai Latviju. Tagad jau viņam būs 2. klase, un mēs saprotam, ka mēs nekur nenobāzējamies, ka mums nekas nebeidzās, jo mēs esam tie, kas mēģina atrast šīs iespējas, kā jau es iepriekš minēju,
arī ar to pašu skolu, kas beigās vienkārši kaut kādā veidā plūstoši sakārtojās, mēs atrodam šīs iespējas, un tas nerada to šķērsli turpināt šo dzīvi. Vienkārši ir papildus, protams, kaut kādas atbildības, kaut kādas lietas, kas ir tā kā papildus jāizrēķina, jāizdomā, bet tas nerada tik lielu tādu apgrūtinājumu, lai to vienkārši neturpinātu šo dzīvi, kas mums ir iepatikusies. Tas īstenībā ir ļoti interesants arguments, ko es dzirdu apkārt sev no paziņām, kas attur sevi no šādas paša eksperimenta, pamēģināt padzīvot kaut kur citur uz ziemu, tāpēc, ka bērni jau ir skolas vecumā un viņi nesaprot tad īsti kā. Un tad es saprotu, jūs nepielāgojaties mācību gadam, bet jūs pārbraucat tad, kad plānots šobrīd, jā, protams, viss var mainīties, viss, tā kā nekas nav konkrēts un tā tagad būs vienmēr. Tāpat tās arī Pauls augs, un mēs jau nezinām, kādas būs viņa vēlmes. Tas nekad to nevar zināt uz priekšu, bet vienkārši līdz šim tas ir ļoti labi strādājis. Pagaidām arī izstāsta, ka strādās, līdz ar ko mēs braucam un tad skolu pielāgojam tālāk. Tā kā mums ir šī iespēja arī ar skolu, ko mēs esam atraduši tādu, kas mums ļauj to darīt. Tā ir pozitīva ziņa. Tātad, ja ļoti gribās, var atrast kaut kādus risinājumus vai pievilkt pāris mēnešus online režīmā, vai atrast privātskolotājs vai pieslēgties kādai klasē Latvijā, vai ne? Jā, protams, tā ir uzņēmība, protams, jo varbūt citiem ļoti tas neuzrunā un liekas, ka tas nav galīgi viņu, ka tas rada pārāk daudz stresa vai es nezinu ko, bet mums kaut kā tādā ziņā viss ir tā plūstoši, un mēs to neuztveram tik šausmīgi. Es negribu teikt, neuztveram nopietni, bet tu saprati, ko es domāju, ka tu to visu uztver vienkāršāk. Ka tas ir sakārtojums, ka tas ir izdarāms, ka tas viss nav tik šausmīgi sarežģīti. Tas vienkārši strādā. Tas tik īpaši un svarīgi, ka jums abiem sakrīt, jā? Protams, jo, jūs varat tā viegli. Daudz ģimenes, kur tiešām nesakrīt, ka tad ir grūti, bet mums tās vienojošās tās vērtības un tās vēlmes ir vienas, un līdz ar ko arī, protams, tas to visu atvieglo. Mums nav tagad jāpieņem kaut kāds vidusceļš, kaut kāds kompromiss par to, kā tad mēs darīsim, ka mums tomēr ir tāds viens skatījums un vēlmes uz to visu. Un droši vien arī tāds svarīgs jautājums ir par to, kas tev rada mājas sajūtu? Jā, mājas sajūta. To mājas sajūta sanāk noķert pa šīm divām mājām, vai ne, gan tur, gan šeit, jo šobrīd tiešām es varu arī saukt Balī par savām mājām, jo es tur jūtos kā mājās. Bet tieši, kā dzīvojot savā vidē, savā vietiņā, tad mājas sajūta man noteikti dod pirmām kārtām mana ģimene, ka viņi man ir klāt. Jā. Un arī ļoti svarīgi man ir tas, kad ir manas lietas, kad tā nav vieta, kur es īrēju, kur viss ir svešs. Kad es atnāku un es esmu nopirkusi šo, tā kā tās ir manas lietas, mana vide, tā kā es iekārtojos, kā es vēlos, un kad es varu, nezinu, pie sienas piesist nagliņu un uzkārt kaut kādu tur glaznu. Kad es jūtos tiešām tādā savā vidē, tas man arī ļoti dod šo māju sajūtu. Jā. Tā kā par cik visu laiku jūs esat tādā zināmās pārmaiņās, kā tu jūti, kas visvairāk tavai ģimenei palīdz saglabāt to emocionālo tuvību tajās pārmaiņās, to komandas sajūtu kopējo? Es domāju, ka tāds vienots skatījums, vienotas vērtības, tas ir tāds pirmām kārtām, kas arī uztur to visu un ka mums sanāk diezgan harmoniski šīm pārmaiņām tikt pāri un viņas vienkārši piedzīvot, izdzīvot, kad ir tādas, kaut kādas tās vienojošās vērtības, ar kurām mēs dzīvojam un uz kurām mēs ejam. Un tas varētu būt tas. Tu vari nosaukt, kas ir tās galvenās vērtības, kas tev nāk prātā, kas jums ir ar vīru, ap ko jums būvējas viss apkārt? Kas jums man liekas, pats pirmais un tāds galvenais ir tāda brīvība. Jā. Tā brīvības sajūta, ka tu vari justies brīvs un kad ir šī sajūta par to, kad
tiešām vari izpausties un tu neesi kādam piesaistīts un ka tas arī ir tas tavs lielākais mērķis, kad ir šī brīvības sajūta gan finansiāli, gan tādā veidā, ka tu vari ceļot apkārt. Man liekas, tā ir tāda pati galvenā un vienojošā, un tad, protams, arī tālāk turpinājoties, es nezinu, vērtības, kas mūs vieno kā cilvēkus, kaut kādas, arī attiecībās vērtības, vai ne? Tas viss kopā vienkārši harmoniski kaut kā sastājās, un retāk ir jāpieņem kaut kādi tie kompromisi par to, kā mēs tagad rīkosimies, jo vienmēr mums kaut kāds viens skatījums, viens ceļš ir tāds, tāds galvenais ir viens, un tad, protams, detaļas jau nav tā, ka mums viss ir vienādi, visas domas, visi viedokļi. Detaļas var atšķirties, bet tas galvenais ceļš, tā galvenā vīzija par dzīvi ir tāda vienojoša, un tas arī ļoti tiešām palīdz, un es esmu par to ļoti pateicīga, ka tā ir izveidojusies, un esmu atradusi tādu cilvēku, ar ko es varu to dzīvi tādā veidā būvēt. Ļoti skaisti izņēma par to brīvību. Man ļoti rezonē, man ir līdzīgi, ka arī man ir liela ģimene ar daudz bērniem, un aizvien man patīk ar vīru kopā noķert brīvības sajūtu tieši uz to, ka mēs šobrīd aktīvi samazinam mantu skaitu, lai mēs neesam apauguši un smagi ar to visu, un mēs varam viegli pārvākties. Mēs ļoti regulāri pārvācamies, un es zinu, ka mēs to varam. Vienkārši kā komanda sadalām darbus, ātri sapakojam un varam uz jebkurieni kopā doties. Tas tā ir ļoti īpaši sajūta. Jā, jo ne visiem tas ir tādā līmenī, kā mēs runājam, ne pieejams, bet vienkārši tā kā vairāk, tā mentāli pieejams, vai ne? Kad nav tāda ideja pat un nav tāda doma, ka tas varētu būt tāds dzīves stils. Tas arī ir, tas ir par to domāšanas veidu arī, ka tas var būt ļoti atšķirīgs, un kādam tas ļoti strādā, un kādam tas tiešām vispār nestrādā. Viņam sabrūk visu, un viņš vairs nevar funkcionēt. Tas ir ļoti atkarīgs arī no personas, un tas nav tā, ka visiem būtu jābūt šai sajūtai, vai ne, un ka tas ir tas galvenais mērķis un tas goals dzīves, ka tu vari būt brīvs, un tu vari pārvākties tur, nezinu, ik pēc mēneša. Tas noteikti, man liekas, tas ir tik atšķirīgs un ļoti atšķirīgs no personības un cilvēkiem. Kādam tas ļoti strādā, kādam tas ir tas svarīgākais un kādam tas vispār nestrādā. Un viņam vajag to bāzi, to dzīvi vienā vietā, to visu vienu darbu, to visu, tā kā sakārtot pa plauktiņiem, ka tu zini uz priekšu apmēram 5-10 gadus, kur tu būsi tajā dienā. Ir tādi cilvēki, un viņiem tas tieši strādā, bet, tas jāsaprot, vai ne, kas ir tas, kas tevi piepilda un rada priecīgu un laimīgu, kur tu to jūti, jo priekš manis arī bija tas, kad es jūtu to, es vienkārši jūtu, ka es nevaru nebūt brīva, ka man tas ir vienkārši būtiski svarīgs. Tāpat arī strādājot iepriekšējos darbos, ka man tas bija būtiski svarīgs, un es jau jūtu, ka šis nebūs tas, ko es ka tas nebūs tas, ko es darīšu vienmēr, kad ir kaut kas vairāk, man tas vienmēr bija iekšā, ka ir kaut kas vairāk, un šis noteikti nav priekš manis tā kā, tagad 1-2 gadus, bet tas nebūs tā kā vienmēr. Zem, tas burvīgi, es no tevis tā staro, tev ir kaut kas tāds, es nezinu, tik daudz sievišķības un jaudas vienklopus. Un skaidrs, ka mēs pieaugot, mēs jau zinām, ka attiecībās ir kaut kādi konkrēti izaicinājumi, ko mēs visi sastopam, un viņi, tie ir izaicinājumi. Sāk dzīvot kopā, kad piedzimst bērniņš, kad bērns jāplēš ārā no mājas, viņš jau ir pieaudzis, pārcelties, jauns darbs un tā tālāk. Ir dažādi izaicinājumi, finansiālas svārstības, tur nav naudas, pēc ir nauda, un tie visi ir attiecībās kaut kādi pārbaudījumi. Un jūsu gadījumā pārvākšanās, regulāri pārvākšanās, kur ir arī visādas, es saprotu, jūs uztverat dzīvi salīdzinoši viegli, bet ir visādas tehniskas lietas. Kā krāmēsim mantas, kā brauksim, kāds mums ir budžets tam un tam, ko mēs varam, ko mēs nevaram, un tā tālāk. Un kas palīdz tev tikt cauri šīm grūtībām un veidot to vienoto, stipro komandu arī tad, kad ir tie izaicinājumi? Jā.
Es tā domāju, ka kaut kā tas saliekās diezgan organiski un plūstoši mūsu ģimenē, jo mūsu ģimenē nav tāda liela struktūra, tagad kā kurš ko darīs, kurš būs par ko atbildīgs un tagad sakārtos, ko sakārtos, bet tas bieži vien visbiežāk notiek tieši plūstoši un nesarunājot. Un kaut kā tas arī mūsu gadījumā ļoti ir strādājis. Līdz šim ir kaut kādi gadījumi, protams, kur kaut kas ne viss ir perfekti, lai neizklausītos, ka mūsu ģimenē viss tagad ir tik šausmīgi plūstas, tik šausmīgi perfekti, ka tur nezinu vispār. Protams, ir izaicinājumi arī un ir, kur viss nenotiek tieši organiski plūstoši. Bet tur atkal mēs vienkārši apsēžamies un to izrunājam un saprotam, ko mēs varam darīt tālāk un lai visiem viss ir forši. Bet tā īstenībā pa lielam tiešām tas arī notiek tā, ka nesarunājot, katrs dara kaut ko un beigās tā kā katrs to savu darbiņu svarīgāko izdara un kopumā sakrīt viss pēc tam, lai virzītos uz priekšu, ka katrs ir izdarījis to savu kaut kādu pienesumu tajā. Tā kā jā. Un tur iezīmējās tas, ka ir svarīgi, lai ir vienotas vērtības, attieksme pret dzīvi un komandas sajūta. Laikam jau. Un tad tas vienkārši notiek. Un tu tikai pēc tam tā atskatoties, var saprast, ka tas vienkārši bez sarunāšanas ir noticis. Plūstoši. Man arī tas mīļākais koncepts. Jā, ka nevis konkrēti tiek tagad apsēdies sarunāt, tu darīsi to. Tā kā, ka tas vienkārši kaut kā notiek, un ja kaut kas neatbilst, tad, protams, izrunā. Izaiet cauri. Bet, pa lielam tas notiek plūstoši. Tur sanāk īstenībā tā, ka uzticēties, ka katrs izdarīs labāko, ko viņš var izdarīt, un ieraudzīs to darba lauku sev apkārt. Es ļoti piekrītu. Jo katram ir tie savi kaut kādi resursi un savas tās spēcīgās puses, vai ne, uz ko viņš uzreiz var norēģēt, izdarīt. Piemēram, mūsu gadījumā, kad vīrs vienmēr atbildīgs par to koferu salikšanu, sakārtošanu, tādas sīkās lietās ir tiešām. Viņš ļoti saprot, kā perfekti visu salikt, un es esmu tā, kas vienkārši visu samet, un viņš saliek. Un tas arī, mēs nekad to nesarunājam, ka tā tas būs, piemēram, kaut vai tāda, vai ne, maza lieta. Bet tas vienkārši notiek, un tā jau vairākus gadus, un visi ir apmierināti, visiem viss dara. Nav tā, ka viens neko nedarīs, un otrs viss dara tā arī. Vienmēr tas tiek sadalīts kaut kā. Bija ļoti interesanti parunāt par ģimeni. Man liekas, ka tas ir tāds fundaments. Un pēc tam tagad mēs varam parunāt arī par biznesu, kas ir ārkārtīgi liela daļa tavas dzīves un personības arī, vai ne? Jā, tā ir sanācis. Jo sākumā tu vari pastāstīt pat, varbūt, kā tas viss sākumā radās. Bet es tā kā no malas zinu par rīta rituāliem un soli pa solim. Varbūt pastāst vairāk, kas tas ir un kā tu tur nonāci. Jā. Rīta rituāls ir tāds mans mazais bērniņš, kas ir pateicības žurnāls, ko es radīju jau 3 gadi būs pagājuši, šķiet 3 gadi atpakaļ. Palaidu Latvijā un ļoti, ļoti labas atsauksmes, ļoti labi patika cilvēkiem, radīja tādus jaunus, vērtīgus ieradumus, kas arī aizņem tur tikai 5-10 minūtes no tavas dienas, no tava rīta. Kas bija arī tas galvenais, ko es vēlējos, jo es pati neesmu nekāds rakstītājs, kurš tagad pieraksta tur, nezinu, stundu sēž dienā, raksta savas domas, vispār nē. Es esmu tas cilvēks, kuram arī patīk tā ātri, svarīgi, tā kā svarīgāko, bet lai tas neaizņem tev, ka tu negribi sēsties un to darīt. Tas ir kaut kas tāds, ko tu zini, tas aizņems man tikai 5 minūtes, es to varu izdarīt tā kā katru dienu, tas nav tik daudz. Un tas priekš manis bija svarīgi, un tāpēc arī tapu šis žurnāls. Un īstenībā sākumā tas bija pirmajā Balī ziemā. Es vienkārši sāku rakstīt no rītiem parastā burtnīciņā. Turpat Balī kaut kur nopirktā bērnu burtnīciņā. Man vēl viņas ir saglabātas mājās. Tas ir ļoti mīlīgi atskatīties uz tām, jo viņas tiešām izstāsta tā kā nedaudz no miskas izvēles, saņurcīts un tāds smieklīgs. Un tad es rakstīju no rītiem tādas kā savas pateicības un afirmācijas par to, ko es tieši vēlētos no dzīves ar tādu tā kā tagadnes formu, ka tas jau man ir, un tad es mēģinu to izjust arī emocionāli, ka man tas jau ir. Un tajā laikā man ļoti daudz, kas īstenībā arī mainījās manā dzīvē, tajā pirmā Balī ziemā.
kopš es arī sāku rakstīt no rītiem šo praksi veikt. Un, tad arī man kaut kur pa vidam bija tāds pateicības žurnāls, kas bija angliskā versija. Tad es to biju nopirkusi un rakstīju kaut kādu brītiņu. Un es sapratu, ka nav neviens šāds žurnāls latviski. Ir angliskās versijas, bet arī nebija tajā laikā vēl baigi daudz, bet bija. Un man arī tāda viena no tām bija. Un es pētīju un sapratu, ka neviena latviskā versija vēl nav un ka tā ir vēl brīva niša, kad ieiet tur iekšā. Un tas arī man bija tāds, ka jā, man to vajag darīt tagad viss. Un tā arī tapa šī ideja, un tas viss arī tapa esot Balī. Turpat arī sazinājos ar grafisko dizaineru, kas arī dzīvoja Balī, un tas viss projekts īstenībā ir ļoti tāds Balī sirsniņa tāda, jo visi cilvēki, kas arī abas Līvas, kas ir viena ir grafiskā dizainera, otra ir māksliniece, kas radīja šīs ilustrācijas. Visi šie cilvēki ir Balī cilvēki, kas arī ir, man liekas, tik interesanti. Un gan tā ideja tāpa Balī, gan tas izpildījums, tāds vizuālais un viss tas tika salikts tur un pēc tam tikai izprintēts, drukā nodot Latvijā. Un tagad jau 3 gadi kopš šī žurnāla. Un tad paralēli vēl arī tāds gada plānotājs soli pa solim, ko tu minēji. Tas arī ir tāds pavisam vēl jauns projekts, ko es pagājušo gadu pirmo reizi palaidu. Tad šogad arī tas turpināsies. Cilvēki jau man prasa, vai būs šis plānotājs, man nāk ziņas. Un man tas tik ļoti silda sirsniņu, kad es saprotu, ka jo bieži vien pašam liekas, ka varbūt tur kaut kas nesanāca tik labi vai varēja labāk un kā, un vai tiešām kādam šis ir vajadzīgs. Un tad tu saņem tās atsauksmes un to cilvēku, to prieku, ko tu uzklausi, un tad tu saproti, nē, šis ir vajadzīgs, un tas ir tik forši, un tā atgriezeniskā saite ir tik liela, tāpat arī ar to rīta rituālu. Man tiešām tādas atsauksmes nāk, kad cilvēkiem dzīves mainās no tā viena mazā ieraduma. Kas ir neaptveram, vai ne? Tas ir vienkārši neaptveram, un tik daudz ir tādas atsauksmes, kas vienkārši mani visvairāk arī iedvesmo vispār darīt kaut ko, turpināt un domāt ar vien kaut ko jaunu un strādāt ar to pašu, līdz ar ko, tas ir tas visforšākais no tā visa, kas nāk atpakaļ. Mēs jau pirms tam runājām abas par to, ka ir arī tādi aktuāli pētījumi veikti, ka tā nav vienkārši ezotērika par to, ka tu vēl to laiku, lai manifestētu vai veiktu šīs pateicības, bet veido jauns neirons un principā izmaina domāšanas veidu. Cilvēkam uz pozitīvo pusi. Sevišķi mūsdienās, ka tik daudz ir negatīva un ir viegli ieslīgt kaut kādā tādā. Ļoti vienkārši. tas tiešām, ka tu maini tos ieradumus un tu sāc pamanīt iespējas sev apkārt, kas ir tik ļoti būtiski. Un pirmkārt, tu maini savu domāšanu ar tām visām pateicībām, ka tu pamani to pozitīvo, tev mainās vispār tiešām tavu dzīves uztveri. Līdz ar ko tev parādās arī iespējas. Pie tevis viņas vienkārši nāk. Tāpēc, ka tu esi pilnībā citā tajā līmenī, kurā tu, tā saucamajā frekvencē, bet tā arī ir, ka tu esi pilnībā citā un pie tevis vienkārši šīs lietas var atnākt. Tu neesi tur, kur tev visapkārt visu laiku kaut kas notiek slikts, un tu tikai slikto skaties, un tu vienkārši uz riņķi, ir tie momenti, kad mēs pamanām, kad vienkārši un atkal kaut kas slikts, un atkal slikts notiek. Tu vienkārši ieiet tajā ritenī, un tas ir arī tā kā super būtiski, to pamainīt, un līdz ar ko tu vari pēc tam vērot, kā pamainās apkārt viss kaut kas dzīvē. Ļoti svarīgs jautājums. Es domāju, gan mēs visi ar to saskaramies. Tur par to, ka sākumā ir kaut kāda superīga ideja, un tad tu sastopies to iekšējo kritiķi. Nē, kam to vajag, priekš kam, un tas būs grūti, un kad es to darīšu, un vēl viss tas miljons balsis iekšā, kas ir. Kā vai tev tāda bija iekšā sajūta? Un kā tu tiec ar to galā? Gan jau viņi ik pa laikam parādās. Jā, protams. Es jau iepriekš arī minēju par to, ka man liekas, ka vai šito vispār vajag un vai kādam tas ir vērtīgi. Un tad, kad es saņemu tās atsauksmes, tad uzreiz atkal saprotu, ka ne, man ir jābūt tur, kur es esmu un es daru pareizi. Un vienkārši tas sākums jau ir tas pats grūtākais uzņemties, uzsākt, un tāpēc arī, piemēram, šis plānotājs ar soli pa solim ar tieši to ideju, ka tu dari mazus solīšus.
soli pa solītim tu vienkārši dari, un tu jau esi uz kaut kāda ceļa, nevis uz nekāda ceļa, ka tur patās, kur tu vienmēr biji, ka tu jau esi izdarījis tā kā daudz ar to, ka tu esi uzņēmies veikt kaut kādu vienu soli pretī tam, ko tu vēlies, un tas ir tik būtiski, jo bieži vien, man liekas, arī cilvēki nobīstās no pārmaiņām, no tā, ka liekas, ka tagad tev ir jāpieņem uzreiz vislielākie lēmumi, jādara vislielākie soļi, bet jāatcerās, ka ir tik svarīgi arī darīt tos mazos solīšus un tādā veidā jau mainīt to savu dzīvi, sākt šīs izmaiņas, un kas ir daudz arī vienkāršāk un saprotamāk, un vienkārši cilvēki to, man liekas, bieži vien aizmirst, ka tas arī ir tik ļoti, ļoti svarīgi to uzņemties un darīt. Un gan jau tātad tas, kas tev palīdz, ko tu zini, ir tā cilvēka pozitīva atgriezeniskā saite. Jā, tas man noteikti palīdz. Jā. Protams, tas iekšējais kritiķis vienmēr, viņš kaut kur tur ir, viņš eksistē, bet es teiktu, ka viņš ir kaut kādā ziņā tāds pozitīvs, priekš manis tas ir tā pozitīvi, lai es vienkārši saprastu, ko vienmēr var uzlabot un ko darīt labāk, bet jāsaprot to, ka mēs nevaram visu laiku viņā klausīties un nedarīt neko un palikt turpat un būt nelaimīgi. Tas ir tas pats svarīgākais, to dzīvi izveidot tā, lai tu vari teikt, ka jā, es mīlu savu dzīvi, man patīk tas, ko es daru. Nevis meklēt to, kas tev nepatīk un sūdzēties un arī nekur nevirzīties. Vienkārši tikai turpināt sūdzēties, ka viss ir slikti. Jā. Tu esi izteikta estēte. Tu viss, ko tu lieti sociālos tīklos, ir pārdomāts, skaistas bildes, skaisti vārdi un teksti, un viss ir tāds, tiešām, tu var redzēt, ka tu tam patiešām pievērsi uzmanību. Un tu nekautrējies rādīt sevi, savu ģimeni, attiecības, visu, kas notiek tavā dzīvē. Tagad man tāds jautājums tev manā, un droši vien ļoti daudz manu sekotāju un klientu vārdā ir, kā uzturēt šo te nepārtraukto komunikāciju sociālos tīklos un neizdegt tajā. Jā, tas arī, man liekas, ir diezgan grūti to saprast, kā to darīt. Nav tāda viena formula. Tas, kas man liekas arī, ka īstenībā ne visiem tas ir jādara. Jo tiešām ir cilvēki, kuriem tas nāk tik grūti, kad vienkārši nenāk. Un līdz ar ko tu arī saproti, ja tev tas, piemēram, ir biznesā vai kā citādi vajadzīgs, tad tev ir vienkārši jāatrod cilvēks, kas to dara. Kuram tas sanāk, kurš tev vienkārši pēc tam nesīs šo naudu, ja tas ir biznes ar to pakalpojumu. Ja tev pašam vienkārši tas vispār nenāk pie tevis, jo tā pretestība, ja viņi ir tik milzīgi, tad tu saproti, ka tur kaut kas nav, tas vienkārši nav tavs un ne visiem tas ir jādara. Tas arī, man liekas, mūsdienās kaut kā varbūt arī aizmirstās un liekas, ka tie sociālai tīkli ir tik svarīgi un viss ir tik svarīgs, ka tas ir jādara apmēram visiem. Bet tā jau nav. Tas nav jādara visiem, un varbūt kaut kādā momentā tas ir jāatstāj tiem jomas profesionāļiem, bet priekš manis pašas tas vienkārši nācis arī ir kaut kā diezgan tā, nezinu, organiski. Es tā nekad baigi neesmu piespiedusi sevi to darīt. Tā, ka man tas ir nācis tiešām viegli, un ir kaut kādi momenti, kad ir jāpiedomā un ir tu atceries, kad kaut ko vajadzētu ielikt, un kad varbūt tu neesi neko izdarījis iepriekš, priekš tā, lai tu varētu tur sagatavot kaut kādu materiālu. Un, kad tā piedomāšana dažreiz nogurdina, tas, protams, tā ir, un man liekas, tā ir visiem. Varbūt reti, kuram tas nāk tiešām tik ļoti viegli, ka viņi tas vispār nenogurdina. Bet man liekas, lielākoties, protams, ka tas nogurdina, un lai arī tas izskatās tik, no malas, varbūt tas izskatās tiešām tik vienkārši, un ka tas ir, tā kā, ka tas tev neko neaizņem no tava laika, tad, protams, ka tā arī nav. Tas nogurdina un ir jāpiedomā un ir jāatcerās. Tāpat tās braucot kaut kādos ceļojumos arī ir bijuši tie momenti, kad vienkārši gribās neko nedarīt, neko nepastot, neko nelikt, vienkārši izbaudīt. Bet tad ir tā iekšējā kaut kāda tāda vainas apziņa, kad man vajag, jo es esmu šeit un pēc tam es nebūšu, un es pēc tam nožēlošu, ka es neesmu uztaisījusi ne kaut kādu video, ne bildi, kad es vienkārši to nožēlošu, bet ir tie momenti, kad ir tā dilemma, varbūt vienkārši neko. Protams, ir arī tādas dienas, kad tiešām taču neko netaisu un nedara neko priekš tā kontenta, bet
šie momenti arī ir tādi, kad tu saproti, ka cik labi ir tiem, kas tiešām neko arī neliek. Ka viņi var vienkārši baudīt un nedomāt par to, kur būs skaistākais kadrējums šim video vai kādu tieši es gribu šo video, jo tas jau viss ir tik ļoti jāizdomā, jo vienreiz uztaisīt tādu, bet tu atkal netaisīs vēlreiz tādu pašu. Un katru reizi ir tas jaunais, kas no malas izstāsta tik, tā kā plūstoši, tas, bet tas jau viss ir jāpiedomā. Un kaut kā tas, pie manis tas nāk diezgan tā vienkārši. Es neteiktu, ka es šausmīgi iespringstu. Un es arī noteikti neteiktu, ka es esmu kaut kāds eksperts tajā visā. Tā, lai es varētu tagad kādam pastāstīt, kā to darīt labāk, tad es neesmu tas eksperts, jo es vados vairāk pēc savām sajūtām, kā es to daru. Man arī nav nekāda struktūra, kā es to daru, līdz ar ko es nebūtu tas padomdevējs kādam, kurš meklē atbildes, kā viņam veidot šo saturu priekš sevis. Bet tev ir ārkārtīgi daudz sekotāju. Kaut kāda daļa ir, jā. Protams, es arī neesmu nekāds baigais sociālo tīklu eksperts, bet man liekas, ka tev sekotāju skaits ir priekš Latvijas liels, un piedāvājumi tev ir 3 konti. Tev ir personīgais, tev ir rīta rituāli un soli pa solim. Jā, un vēl rīta rituāli angliskais, līdz ar ko 4 konti, kas ir tā kā aktīvi. Jā. Tas ir apbrīnojami. Jā, tas ir diezgan gandrīz kā pilna laika darbs, ja tam pieiet pavisam tā, ka dziļi iekšā, tad tas aizņem ļoti daudz laika, jā. Tas gan. Tev vīrs palīdz veidot bildes un saturu? Jā, protams. Tas ir ļoti forši, ka viņš man palīdz. Un uz viņu arī var paļauties daudzos momentos, kad viņš jau ir piešāvies, kā es gribu un kā man patīk. Viņš jau diezgan profesionāli to dara. Jā. Es domāju, ka īstenībā tas ir būtiski, kad ir tas līdzcilvēks, kas nevis nopola acis un atkal to telefonu, kaut ko tur spaidies. Bet, nē, tas, protams, jā. Ko tev palīdzētu? Jā, kad ir atbalsts, nevis nosodījums kaut kāds, teiksim, par to, ko tu dari, jo tas nestrādā manā gadījumā nekādā veidā, ja tas, ko es darītu, būtu ar nosodījumu. Jā, protams. Ko tu darīji pirms tu uzsāki šo savus projektus, vai tu esi kādreiz strādājis tādā algotā darbā no līdz laikā kaut kā? Jā, es esmu strādājis pat diezgan daudz gadus, varētu būt kopā kādus pie 10 gadiem. Es esmu strādājusi algotos darbos dažādos. Man ir gājis ļoti interesanti visādos darbos. Esmu vispār tikusi pēdējais darbs, kuru es nomainīju uz to, kad esmu pašnodarbinātais un es darbojos ar savām lietām, bija Avenai ražotnē, kuras saldējumus ražoja. Es biju atbildīgā persona, kas taisa garšas saldējumiem un kas atbild par darbiniekiem un visu to struktūru, kas ir ražotnē. Un tas bija arī tāds ļoti interesants priekš manis. Es tur nonācu arī, es pat tagad neatminos, Pauls bija piedzimis, un pēc tam es meklēju, ko es varētu padarīt, un tad kaut kādā veidā es nonācu šajā ražotnē, kas vispār, tas bija pirms jau kaut kādiem tiem, varbūt 4 gadiem, kad viss bija tikai tāds sācies, jo, tu zini, Avenai saldējums, ne? Un kas tagad jau ir tur Rimī, Maksimā, toreiz tas bija pavisam tāds vēl mazs uzņēmums, un es biju viena persona, kas gan viņas ražo, gan domā garšas, gan dažreiz papako viņas. Un tagad tas ir izaudzis līdz tiešām milzīgai komandai, kas ir tur. Un arī tas bija vienkārši tas posms, kad es tur strādāju. Bija tā ļoti lielā pārēja tam uzņēmumam, kurš izauga tajā laikā. Un no tā, kad es biju viens cilvēks, man bija apakšā jau kaut kādi 5 līdz 10 cilvēki, kurus man ir jāapmāca. Tas bija vienkārši ļoti interesanti, jo pirmkārt man arī nekāda izglītība šajā nebija. Es vienkārši pirmo reizi biju nonākusi ražotnē. Es biju kā pilnīgi tāds jauns un caur to apmācību procesu es visu to vienkārši kaut kādā veidā iemācījos. Man bija arī tāda garšas izpratne, ka es varēju šīs garšas, kas joprojām dažas no tām ir manas garšas, varēju to visu izveidot. Tad kaut kā arī ar to darbinieku apmācību, vienkārši caur to mācību procesu, es to vienkārši darīju. Un tā vienkārši interesanti man pašai ir atskatīties, kad šis ir bijis tāds darbs, kur es esmu nokļuvusi arī kaut kā pēkšņi. Es esmu šeit, esmu ražotnē.
un strādāju ar pārtikas produktiem un veidoju saldējumu garšas. Un tas bija tāds tiešām interesants tāds projekts priekš manis pašas. Un tas ļoti interesanti, jā. Jā, kaut kas pilnīgi pretējs un jā, pilnīgi pat ne mans īstenībā. Nu tāds, vai ne? Jo tas nebija mans, nebija nekur iepriekš nevienā tā kā saistībā ar ēdienu, pat ne viesnīlas nebija strādāt. Nu tā kā nekur es nebiju bijusi, kur būtu. Un tad es pēkšņi biju tur, un tad, nu jā, un pēc tam jau, kad es aizgāju no Avenē, tad jau es sāku tās savas lietas attīstīt un darīt. Un tas vispār tas stāsts arī ir tāds, kad es strādāju joprojām Avenē, un es biju aizbraukusi uz Balī, bet tas bija kā bezalgas atvaļinājums, plus sakrātais atvaļinājums, un bija plānots, ka es tur būšu 3 mēnešus. Es paliku Balī 6 mēnešus. Es uzrakstīju atlūgumu no Balī, un mana dzīve burtiski mainījās. Es pieņēmu tādu diezgan tādu traku soli, bet tajā momentā es neredzēju vispār nevienu citu variantu. Jā, tas bija ļoti grūts lēmums, jo es neesmu no tiem cilvēkiem, kas tur vienkārši pieņem šādus lēmumus. Tur labi darbs šitais, labi darbs cits. Es esmu diezgan atbildīga uz to, ko es daru, un man ir svarīgi tās lietas, un es nevaru tā tik spontāni būt parasti, bet kaut kā tajā situācijā viss bija par labu tam, lai es to darītu un tā rīkotos. Un tas arī tāds diezgan interesants stāsts, kad es aizbraucu uz Balī uz 3 mēnešiem, tad uzrakstīju no turienes atlūgumu un paliku vēl 3 mēnešus. Un tad man dzīve burtiski vienkārši viss izmainījās. Un joprojām es dzīvoju, pateicoties tam pirmajam solim, kas bija tāds ļoti izšķirošais, jo, ja es būtu palikusi, tas noteikti būtu pilnīgi citādāks stāsts nekā šobrīd. Jā. Ņemot vērā to, kā tev dzīvē viss noteikti, to arī nebūtu iespējams paredzēt, kā tev visa dzīve būtu sagrozījusies, ja tu būtu palikusi tur. Jā, es pat nevaru stāvoties. Jā. Bet tā kā viss ir tieši tā, kā tam bija jābūt, un atkal vadoties pēc tām sajūtām, es kaut kā pieņēmu to lēmumu. Protams, vīrs man arī tiešām atbalstīja mentāli par to, kad man ir jāpieņem tas solis, ja es tā jūtos, jo arī tas bija ļoti svarīgs. Tas tā kā moments, kad viņš ir tā atbalsta persona man, kurš mani atbalsta tajā, nevis saka, un sāk domāt, ko mēs darīsim tagad, un ja tu tur aizies no darba, tas. Bet viņam kaut ko izdomāsim, ja kas pastrādāšu vairāk, to. Viņš man tiešām bija tāds milzīgs atbalsts tajā visā, par ko esmu tik priecīga un pateicīga. Zane, īstenībā tā ir arī baigā lieta, tā ir tēma. Ļoti daudzas sievietes baidās pieņemt tādus drosmīgus lēmumus, aiziet no darba vietas, kas viņām vispār nedara un neinteresē. Tas nav precīzi tavs stāsts, bet vispār tādas liels pārmaiņas, tāpēc, ka tā nav pieņemts. Ko mamma, tētis domās par to jau pieaugušā vecumā, vai citreiz nepaveicās tā, ka vīrs ir gatavs atbalstīt un tā. Ir apkārt tā kā sabiedrībā nav pieņemts, ka tu aizēj no darba uz nekurieni. Jā, tāds kā spiediens no apkārtējiem. Bet tas arī, man liekas, tik svarīgi to nolasīt, to savu sajūtu, jo mēs jau nedzīvojam priekš apkārtējiem, mēs dzīvojam priekš sevis. Un kā tad mēs tagad tikai tāpēc, ka mana mamma padomās tā vai nezinu, vecmāma, viņa nesapratīs mani. Es taču nevaru turpināt dzīvot to dzīvi, kas man nepatīk. Tas, man liekas, pats būtiskākais. Bet es, protams, nevienam neiesaku tagad ar savu stāstu, tagad pamest darbus un gaidīt savas iespējas. Tas noteikti nav tas, ko es iesaku. Vienkārši tas bija mans stāsts, un man tiešām šis ir tāds kā tas mans veiksmes stāsts, un man tiešām tajā laikā viss salikās par labu man, un vienkārši tas tiešām bija tīri pēc sajūtām, un man tas tik labi strādāja pēc šīm sajūtām vadoties. Un tur ir daļa drosmes iekšā tajā. Jā, protams, ļoti liela, jo tas nebija viegls lēmums, kā jau es minēju. Tas bija ļoti grūti to pieņemt. Kā tu šobrīd atrod līdzsvaru starp darbu, ģimeni un tev pašu, savu privāto laiku? Tas ir visgrūtākais īstenībā. Kad tu strādā sev un tev nav darba devējs, kurš tev pateiks, kas tev ir jādara un kurā laikā tev ir jādara, un tev nav darba laiks, kurš beidzās, un pēc tam tu vari vispār aizmirst par to, ka tev ir šis darbs. Tas ir pats grūtākais atrast šo balansu, un ar to es joprojām ļoti strādāju, un mēs arī esam ar vīru par to daudz runājuši, jo viņš arī
bieži vien nav apmierināts ar to, ka es varbūt pa daudz aizstrādājos un daru un kaut kā nesaplānoju to laiku un daru. Jo es arī visu to savu darbiņu daru pēc tām sajūtām, kad man uznāk tā iedvesma, un tas var būt tiešām ne tas darba laiks kaut kāds pieņemtais, tas var būt cits laiks, un tad vienkārši es sāku to darīt, un es saprotu, ka bāc, un man taču ir arī rekurte patās man ģimene, kuri šobrīd, ar kuriem es varētu šobrīd pavadīt to laiku kopā, un tas ir tas pats grūtākais, atrast to balansu, ar ko es joprojām to mēģinu saprast, un man vēl nav pareizā formula, bet ar kaut kādiem solīšiem arī izrunājot ar vīru, kā es to varētu turpināt darīt, tad tā kā saprotot, kā es varētu strukturēt un to savu dienu vairāk saplānot, tad jau, protams, atliktu laiks arī tam, ģimenei un tam balansam, ka tas tiktu vairāk saplānots, bet šobrīd man tik bieži ir tas, ka pēc tam sajūtām, ka man ir tā iedvesma, un man ir tik grūti nestrādāt, jo tāpat tajā telefonā vienmēr tur būs, man nāk, piemēram, kaut tie paši cilvēki, viņi raksta, un es jau viņiem atbildu. Nezinu, pulkstens ir, 9 vakarā, es vienkārši sevi neesmu vēl tik ļoti konkretizējusi tajā, kad, tagad man ir tas laiks, kad visi es to atbildēšu rītdien. Man kaut kā nav, man gribas uzreiz viņiem atbildēt, man gribas uzreiz palīdzēt, uz visiem kaut vai e-pastiem atbildēt. Es neesmu vēl to nospraudus to robežu tik ļoti, kas ir slikti. Es to ļoti labi apzinos, ka tas priekš manis un priekš manas ģimenes nav tas pats labākais modelis, kurā būt, bet tā kaut kā, jā, procesā. Tev ir tādi brīži, kas ir tikai tev? Jā, protams, jā. Man liekas, tas ir arī tik svarīgi atrast laiku sev un tos brīžus sev, lai vispār būtu enerģija dot citiem, dot tai pašai ģimenei, ka tas ir tas laiks sev. Tas priekš manis arī ir ļoti svarīgi, kad to laiku sev es tiešām atrodu. Kas ir tas, ko tu dari, kad ir ieplānots brīdis pašai priekš sevis? Kas ir tas, ko tu tajā laikā izvēlies darīt? Tas ļoti atkarīgs no mana noskaņojuma, no dienas. Man ļoti svarīgi ir iet uz treniņiem, kas arī ir tāds kā laiks sev. Tad, kad es jūtu, tad man ir ļoti svarīgi, ja es jūtu, ka man tas ir vajadzīgs, tad man ļoti svarīgi ir arī atrast laiku meditācijai, kas parasti ir vakaros. Tas man tiešām, atkal pēc sajūtām ir tie momenti, kad man tas ir tiešām ļoti svarīgi. Un tāpat, protams, atrast to laiku no rīta, savam rīta rituālam un sarakstīt šīs lietas. Tās ir tādas būtiskākās, kas mani piepilda un dod man tālāk to enerģiju. Protams, rūpes par sevi, procedūras vispārējās, tas man arī ir ļoti svarīgi, ka es to varu visu veikt. Un man ir šī iespēja, man ir šis brīvais laiks tam, kas pēc tam man dod to enerģiju, pašpārliecību un to visu, kas tālāk aiziet no tā, kad tu esi sev devis, ka tu esi sevi pabarojis iekšēji un ar to, kas tev patīk. Arī viena lieta, kas man dod piepildījumu, kas ir mans mīļākais laiks sev, ir skatīties Sex and the City sērijas. Tas vienkārši tā ir mana terapija. Vecās sērijas, jā? Vecās sērijas. Es nezinu, cik reizes esmu noskatījusies visas tās sezonas. Varētu būt kaut kur 15-20 reizes. Es gandrīz visus dialogus zinu no galvas. Bet tā ir mana terapija. Es vienkārši ieslēdzu šo seriālu un tā ir tāda sajūta, ka tu sasadzies ar tādu mīkstu, patīkamu segu un tu tā kā ieritinies. Kaut vai tad tu to nedari, bet tā sajūta iekšē ir tāda, ieslēdzot to sēriju. Tā ir arī viena lieta, kas ir mana tāda terapija un mans tas laiks, kas man tik ļoti patīk, ko es izbaudu. Es to pilnībā saprotu. Tā, kas neprasa nekādu piepūli vai vienkārši skaties to jau zināmo kaut ko un atpūties. Jā. Neko nedomā. Tieši tā. Kas tev palīdz saglabāt ticību savai vīzijai brīžos, kad ārējais atbalsts nav tik izteikts un kad apkārtējie kairinājumi, ka tā iedvesma un atbalsts nav tik spēcīgi no apkārtējās vietas, kā tu... Jā, īstenībā tajos momentos es iedvesmojos no sevis, no tā, kur es esmu jau šobrīd, un cik daudz, kas ir mainījies, un cik daudz, kas ir piepildījies, un tas man dod tādu jaudu, un kas man pašai liekas, ka tas ir tik
forši, kad tu vari iedvesmoties no sevis, un mēs jau katrs, pat ja tie nav kaut kādi lieli lēcieni, mēs varam vienmēr atrast lietas, uz kurām atskatīties un saprast, ka mēs esam īstenībā jau tik tālu tikuši, un mūsu dzīve ir mainījusies. Un tā iedvesma, ko es vienkārši varu gūt no sevis pašas, tas mani motivē arī momentos, kad apkārt man liekas, ka nu nekas jau nesanāk, un šitais nav tā. Nu ir tie momenti, vai ne dzīvē. Tad es atceros, ka nē, bet es jau esmu tik tālu tikusi, un īstenībā tas viss ir pārējoši, un nāks atkal tie lēcieni un tie labie momenti, kas mani tikai tuvinās tālāk tiem maniem nākamajiem mērķiem, par ko es tagad sapņoju. Tas ir ļoti īpaši, ko tu saki, un kaut kā aizmirstās, ka pats jau sevi arī var tā. Jā, tieši tā. Protams, ir arī cilvēki, no kuriem es iedvesmojos, bet ir tieši tie momenti, kad tu saproti, ka tu pats esi sava lielākā iedvesma, cik tas jau ir iedvesmojuši, kad ir šis fakts, ka tu pats esi savu iedvesmu, kas motivē arī tālāk pēc tam. Bet tas arī prasa praksi, vai ne? Iepraktizēties ar sevi tādā veidā. Protams, ļoti. Forši, paldies, es arī ņemšu savu. Vai ne? Jā. Ir tas kādreiz, kad gribētos, lai kāds tev pažēlo vai tur uzmundrina vai kaut kā iepriecina, un tā kā sanāk gaidīt no apkārtējiem to. Arī, ka tu vienmēr no apkārtējiem apstākļiem kaut ko gaidi, bet iekšēji jau no sevis paši jāatrod, vai ne, tā enerģija un tas resurs. Jā, tu pats sevi aizved uz kino vai, es nezinu, kaut ko nopēc īpašu, atļaujies. Vai tikpat labi bez vainas sajūtas atļaujies pagulēt, neko nedarīt. Jā. Tas ir ļoti vērtīgi, tādi tie mazie momenti sev. Labi, ķeramies pie sievišķības. Tā īstenībā liekas tāda vienkārši tēma. Sieviete tātad sievišķīga. Ko tur daudz par to runāt, vai ne? Jā. Bet es jau ar savām klientiem bieži saskaros uz dzirdu, ka daudzām tā ir problēma. Pirmkārt, sievišķība jau vispār ir tās nozīmes, viņas ir bezgalīgi daudzas. Jā. Un tad kā kurē, bet kaut kas nejūtas īsti komfortabli. Ja? Un ko tev nozīmē sievišķība? Sievišķība man laikam visvairāk izsakās tādā kā enerģijā, kas ir jūtama. Jo tas nevienmēr varbūt ir par tādu ārišķīgo, kad sievišķīgi tur uzvāk augstspējuši kurpes kleitu, viss sievišķīgi. Bet tā enerģija, kas nolasās, tas man ir tāds pirmais, kas man nāk prātā par to sievišķību. Un vēl kas noteikti, man liekas, ir tāds svarīgs par sievišķību, kas man nāk prātā, ir arī tāds laiks sev, ko tu vari atrast, lai tu būtu sievišķīgi, ka tu velc to laiku sev, kas ir tik svarīgi, ka tu neatdodies, darbam, vīram, bērniem 100%, ka tu nepazaudē to savu sievieti, kas ir tev iekšā. Kad ir tik svarīgi atrast to laiku sev, lai tu varētu dot arī citiem un būt sieviete un justies labi, jo citādāk tev vienkārši tu vari sev pazaudēt un arī to pašu sievišķīgi pazaudēt tajā visā apkārt, kas tev notiek. Un kā tu tur jau iepriekš citu jautājumu tu atbildēji nedaudz par to, kā tu ikdienā uztur un rūpējies par savu sievišķību, lai tu tā justos. Jā. Noteikti tas ir tas laiks sev, kas tiek veltīts un atrasts un neaizmirsts par to, ka tas ir īstenībā tieši, ka tas ir tik būtiski to darīt. Un, kā jau es minēju, priekš manis arī šīs visas procedūras un visas pārējās priekš manis. Man dod to pašpārliecību un mani iekšēji rada to sievišķību. Un arī uzvilkt kleitu un augstspējušu kurpes arī tomēr rada lielāku sievišķību nekā uzvilkt botas un bikses treniņu tērpu. Tādas mazās detaļas, kas ir tieši par tādu āršķīgo, tas arī tomēr ļoti iekšēji izmaina uz mazām kaut kādām sajūtām tevi pašu, vai ne? Tā kā, to jau tu arī saprati, tu jau arī esi īpaši sievišķīga sieviete, un tu jau noteikti to pat arī zini, un cik tas ir svarīgi, bet tas tiešām tas laiks sev, ko atrast, tas arī
priekš manis noteikti tas ir pats pirmais, kas palīdz uzturēt to sievišķību. Un tagad man tāds īstenībā tāds interesants jautājums, viņš tāds duāls ir. Jo arī sievišķība, viņa nevienmēr nāk tikai pozitīvo to nokrāsu. Reizēm arī sievišķība izmanto kā manipulēšanas instrumentus tur pret vīriešiem un tā, vai darba vietās. Kā tu savā dzīvē tu esi jūtis vairāk tā kā tādu privilēģiju, jo tu esi ārkārtīgi sievišķīgi, dabiski tāda, tev pilnīgi izstaro. Vai tā ir privilēģija vai reizēm tieši pretēji? Kā tu to izjūti savā dzīvē? Es laikam neesmu to izjutusi pretēji. Tādā ziņā man nav bijušas šādas situācijas, kur tas ir bijis pret mani kaut kādā veidā. Līdz ar ko es varētu teikt, ka tā ir bijusi privilēģija un tas man vienmēr ir kaut kā strādājis ar mani. Jā. Par labu tev. Jā, par labu man, jā. Un forši. Kuri ieradumi vai rituāli tev palīdz atgriezties savā spēkā tad, kad tu nejūties enerģijas pilna? Tie, ko es iepriekš arī biju minējusi, kad mēs runājām par to meditāciju, kad es jūtos, kad man tiešām, ka man vajag to laiku, jo meditācija tik daudz īstenībā arī var iedot un pavērt kaut kādu tādu citu redzējumu uz kaut kādām lietām, kas tajā momentā ir tā kā tāds hauss galvā, un viņš pēc tam sakārtojos, tā teikt, plauktiņiem. Tas noteikti, tas man ļoti palīdz, un tāpat arī mans rituāls, ko arī jau pieminēju, tas pilnīgi noteikti arī ir tas, kas mani vienmēr sazemē, un ir mans mīļākais rituāls. Tāpēc arī esmu to tālāk radījusi citiem viņa dzīvēs. Ir tāds jautājums, ko es plānoju uzdot pilnīgi visām savām viešņām, kas būs uz intervijām, un tas ir par to, ko tu ieteiktu tām sievietēm, kas zina, ka pa vecam viņas vairs nevar, bet kā tālāk viņas vienkārši nezina kā. Ir tas posms, kad tā kā vienkārši nezinu. Jā, ka nezinu, ko darīt, kur likties. Bet zini, ka pa vecam nevar. Jā. Īstenībā tas jau ir ļoti, ļoti labi. Kad cilvēks saprot, kad viņš vairs negrib to, kas ir tagad, jo apzināties to, ko tu negribi, arī jau ir viens tāds kā sākuma punkts, vai ne? Lai virzītos uz tām pārmaiņām, bet man bija arī ļoti līdzīgi, kad es zināju, ka pa vecam es vairs nevaru, un jauno es arī īstenībā jau nezināju, kad es aizgāju no tā darba, es nezināju, uz kurienes eju vispār, es nezināju. Līdz ar ko tas bija vēl tāds drosmīgāks solis, jo es negāju uz neko zināmu, un tas kaut kādā veidā salikās ļoti par labu man, bet, kā arī iepriekš minēju par tādiem maziem soļiem, ka tam nav jābūt vienmēr šādam manam scenārijam, kad tu pieņem drastisku soli, ka tu tagad maini visu to dzīvi, ej prom no darba un tev viss mainās, bet tas ir par tādiem, ka tu apzinies, ka tas, kā tu dzīvo, ka tas vairs tev nedara, tad ļoti svarīgi ir jau virzīties tajā vismaz virzienā, tādās vērtībās, kā tu redzi to savu dzīvi, kaut kas jau noteikti ir, pat ja tu nezini, ko tu gribi, kaut kas jau noteikti ir, kaut kādas tās vērtības, tās pamata, kaut kādas ievirzes noteikti ir, un kaut kā virzīties uz to tādiem maziem solīšiem. Jau būt tur iekšā un doties uz to pusi jau ir tāds īstenībā jau liels solis, tad, kad ir šis apjukums. Jo vēlāk, tad, kad mēs kaut kur virzamies, tad arī mums parādās mēs kaut ko ieraugam, ko mēs nevienmēr esam redzējuši, jo mēs vienkārši izējām no tā sava zināmā burbuļa, kā es to saucu, tu vienkārši nomaini to savu jau zināmo burbuli, un tu dari kaut ko tu nekad neesi darījis, tu pamani arī to, ko tu nekad neesi pamanījis, un tev parādās iespējas, kas pie tevis nekad nav nākuši, tikai tāpēc, ka tu pirmām kārtām tu izēj no tā, kur tu vienmēr esi bijis, no tās savas migas, no tā savu burbulīša. Un tas jau arī ir milzuma lielā vērtībā, un arī pēc tam tālāk var skatīties, kas tev nāk, ko tev dzīve piespēlē, kas ir tavā jaunajā redzeslokā ar tiem maziem solīšiem pienācis, un tad jau arī sakārtojās tā vīzija, kas ir tas, ko tu gribi darīt.
uz kurieni tu ej un virzies. Jā. Tev ir kāds praktisks ieteikums, tāds, kā tu darītu, kur tu ietu pēc tās iedvesmas, ar ko tu sāktu tā kā, iegūt pārliecību? Vai man ir kāds praktisks? Es tagad tā domāju. Nu, noteikti svarīgi ir arī sakārtot tas, kas darās iekšā galvā ar to pašu meditāciju. Tas tiešām var ļoti palīdzēt, jo kad ir tāda nesaprašana, tas var palīdzēt izkristalizēt kaut kādas lietas, kas ir neskaidras. Jā, tas būtu viens no tādiem tādām praktiskām lietām, ko es varētu ieteikt, kad ja ir apjukums un nezinu, kā un kur virzīties. Un, tas varētu būt viens tāds praktiskais un tāds pašs arī domu pierakstīšana un izlikt to uz āru. Un noteikti arī meklēt varbūt kaut kādus cilvēkus, kas apkārt tevi iedvesmo, uz kur dzīvi tu skaties, varbūt paziņu lokā, draugu lokā. Vienkārši pavadīt vairāk laiku ar šiem cilvēkiem. Jo tu no viņiem vari kaut ko uzzināt, kaut ko iegūt, un tā iedvesma jau ir daudz, iedvesmojoties un pavadot vairāk laika ar tiem cilvēkiem, kas tevi motivē darīt kaut ko vairāk un būt kaut kam vairāk. Jā, kaut kā tā. Jā, es pilnīgi piekrītu. Piemēram, nekautrēties un aicināt cilvēkus, kas jums interesē, kas ir kaut kādā tajā virzienā, kur jums liekas, ka jums kaut kas varētu patikt vai interesēt, vai kur jūs gribat doties vienkārši. Metat malā to latviešu mentalitāti un aiciniet uz pusdienām, uz kafiju, ejiet, satiekaties. Jā, man ir bijušas šādas vairākas tikšanās, kur man vienkārši uzaicina. Un es tā arī sanāk, es aizēju uz kafiju un vienkārši pilnīgi nepazīstam cilvēku. Mēs runājam, mēs iepazīstamies un ļoti jaukas draudzības un sarunas veidojās. Es piekrītu tam. Tā, kad iedvesmojamies, tiekamies un ejam uz priekšu. Un kā tu teici par to, ka nav jau vērts dzīvot tā, kā negribās. Nē, priekš kam. Tas pilnīgi noteikti nav tas, kas ir jādara. Zana, liels tev paldies. Paldies tev. Es ceru, ka klausītājiem arī būs tikpat interesanti, cik man bija interesanti ar tevi sarunāties. Man vienmēr ar tevi ļoti patīkami ir. Un es ceru, ka arī klausītāji varēja sajust to tavu mirdzumu enerģiju. Un tev pilnīgi, es nezinu, tas staro. Un tas ir tik patīkami būt tev līdzās, es nezinu. Paldies, Zana. Jā, paldies par šo sarunu. Paldies.